Ar Martas Rinkas piemiņas zīmi Rīgas doma pirmo reizi apbalvoja pirmsskolas mācību iestāžu darbiniekus. Marta Rinka ir viena no pirmajām Latvijas sievietēm, kas saņēma augstāko pedagoģisko izglītību. Par darbu ar pirmskolniekiem viņa 1928. gadā tika apbalvota ar 3 zvaigžņu ordeni. No tā laika bērnu dārzu darbinieki ne no valsts, ne no pašvaldību puses nav nekādā veidā veicināta. Viņi ilgi ir gaidījuši šo paldies, daži pat visu dzīvi. 60 gadu pedagoģiskajam darbam devusi profesore, pedagoģisko zinātņu doktore Daina Dzintere. Viņa ir izlolojusi 4 paudžu audzinātājus. Aukli, audzinātāja, skolotāja, metodists. Šodien profesore Dzintere raksta grāmatu par savām pedagoģiskajām metodēm. Šitā tradīcija man liekas ļoti jauka, jo parasti jau pirmsskolnieks aizmirst kaut kur uz skolotājus un tad viss. Jo tomēr tie visi tie čaklākie darba darītāji liekas arī ar mazāku atalgojumu, viņiem tas ir sirds darbs, vai ne? Un tomēr tas ir pats pamats, ko ieliek, kā jau šeit kolēģi sacīja, bērniņam. Tā ir pirmsskola tieši, bērndārs. Ar apbalvojumu par pirmsskolas izglītības attīstību tika apbalvoti vēl 9 Rīgas bērnu dārzu pedagogi. Martas Rinkas goda zīmi par ilglaicīgo darbu saņēma ne tikai skolotāju un audzinātāji, bet arī pirmsskolas mācību iestāžu saimniecību vadītāji un pat lieliska bērnu dārza šefpavāre Ingrīda Dreimane. Ingrīda Dreimane cīnās pret garlaicību, pret garlaicību vēdni. Viņai patīk jaunā meklējuma, improvizēt un izdomāt. Apbalvot pirmsskolas mācību iestāžu darbiniekus ar prestižo balvu ir Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas Eiženijas Aldermanes iniciatīva. Savā laikā pēc pedagoģiskās augstskolas beigšanas arī viņas pirmā darba vieta bija bērnu dārzs. Nepelnīti valsts uzmanības apieti audzinātāji un citi bērnu dārzu darbinieki veic valstiski nozīmīgu darbu, audzina nākamo valsts paudzi. Kāda tā būs, daudzajādā ziņā ir atkarīgs no viņu cēlā darba. Mans sapnis ir, lai par Latviju sākt runāt kā par ļoti kvalitatīvas izglītības valsts. To var izdarīt tikai tad, ja ir arī cienoša attieksme pret cilvēkiem, kas dara šo darbu. Šeit mūsu valsts vīriem ir ļoti daudz ko domāt. Atliek cerēt, ka šogad iedibinātā labā tradīcija tiks turpināta neatkarīgi no galvaspilsētas pašvaldības mājiņas.